Hugamers kopā ar Valtteri Bottas, nu viņiem būtu kā tādiem lieliem, smagiem darba zirgiem, zinat, tādus, kas ir ar krēpēm pie kājām, būtu burtiski tā komanda jāizvelk kā tanks no tīreļa ārā, un tad, kad tā komanda būtu jau nolikta uz ceļa, tad tā vienība, tā Audi jau tajā brīdī varētu šo darba zirgu vietā paņemt arābu tīrasiņu rikšotājus. Kā jums patīk šādas 3 nedēļu brīvdienas rudenī? Mums jau nesen bija vasaras brīvlaiks un tagad atkal brīvdienas. Nu, teikšu godīgi, ka šoreiz vismaz priekš manis, laikam pat tīri laikā, kaut kā tā sagadījās diezgan intensīva darba nedēļas un nogrieznes pirms tam, tā kā šīs 3 nepilnās nedēļas rudenī bez Formula 1 varētu būt pat diezgan patīkam atslodze, lai gan bez Formula 1 tas, protams, tā nosacīt. Mēs ar Robertu arī Patreon ierakstījām patās podcastu, tāpat sekojam līdz, kas notiek, un skaidrs, ka esam gatavi reaģēt uz jebkuru paziņojumu, bet mums vismaz nenotiek posmi. Grand Prix sacīkšu nedēļas uz 3 nedēļām ir nedaudz iepauzētas. Sākotnēji tā nebija plānots, bet kaut kādas izmaiņas kalendārā pielāgošana kalendāram sezonas laikā, ko nebaidās arī Liberty Media veikt, kas manuprāt arī ir pareizi, un nav gluži tā, kad es atceros, bija laiki, kad arī Ben Ecclestona ērā bija tik stingri tie līgumi par posmu organizēšanu, bija sankcijas, protams, ka netika organizēts posms, un to visu diktē televīzijas, kas jau ieplānojuši visus tiešraižu laikus, ka, kaut kādas izmaiņas, iespējams uz vietas pašā valstī, vai ekonomiskas izmaiņas, vai problēmas ar naudu, vai problēmas, pat politiskas problēmas arī savulaik tādas ir bijušas, ietekmē to posmu norisi, un nav Formula 1, ap Formula 1 viss negrozās, arī, protams, laika apstākļi, dabas stikīs var ietekmēt, un šeit Liberty ir pietiekami sevi spēku pozīcijās nostādījuši arī juridiski. Es domāju, ka viņiem ir tiesības atlikt. Tas tā nav laba lieta, pilnīgi noteikti viņi to necenšas darīt, bet viņi ir atstājuši sev kaut kāda atkāpšanās ceļa, ka to var darīt. Iepriekš tur tiešām sakostiem zobiem brīžiem bija daži posmi tik organizēti un bija liela zaudējuma organizatoriem, un viņi bija nostādīti tādās ķilnieku lomās, tā kā tas varbūt arī tā ilgstoši nemaz nav produktīvs tāds scenārijs. Bet jā, ne par to es stāstu, kā jūs teicu, tad tāds pārtraukums tīri ok, šoreiz pirms sezonas noslēdzošās daļas, kura mums solās būt ļoti aizraujoša. Pilnīgi noteikti cīņa par čempionu titulu vienu jau notiek. Es domāju, vairāk konstruktoru kausu, tur vēl interesanti, 3 komandas varētu iesaistīties, redzēsim, vai būs vai nebūs. Protams, arī to cīņu, ko mēs te mēģinam kurbulēt visu laiku starp Lando Norrisu un Maxu Verstappenu, ir tāda sajūta, ka jā, katrā posmā nedaudz atspēlē Lando Norris, taču tas ritms ir tik ļoti salīdzinoši gauss un kontrolējams no Verstappena puses, ka joprojām nav pārliecības, ka tā cīņa faktiski realistiski notiek, jo galu galā arī tie posmi paliek mazāk, tas iespējamais izcīnāmais punktu skaits paliek mazāks. Es ļoti ceru, ka es kļūdos, jo nebūtu jau slikti tomēr, ka mēs uz pēdējo posmu dotos kaut ar teorētiskām iespējām vēl Lando Norrisam pacīnīties par titulu, tas piedod tādu odziņu tam visam, bet tas skeptiķis manī kaut kā uz to skatās tā nevisai
šoreiz labvēlīgi, nevis tāpēc, ka es negribētu, bet tāpēc, ka es īsti tam neticu, laikam ar vecumu tas skepsi ir vēl augusi augumā, jāsaka godīgi, un arī visas pazīmes liecina, ka Red Bull, ir problēmas salīdzinot varbūt ar McLaren patiesībā visām komandām ir problēmas, un šeit vispār tā paskatoties no malas ir tāds mērens bardaks, ja mēs noliekam McLaren malā, tad ar pārējām komandām ir mērens bardaks, tāds sajūt, ka brīžiem tur šizofrēnija sākas, jo tie elementi, kas ietekmē šo visu trīs vadošo komandu konkurētspēju, brīžiem ir nesaprotami, brīžiem ir haotiski, un labi, ja mēs esam visi muļķi, un es esmu muļķis un nesaprotu, tā ir viena lieta, bet ja komandas pašas to nesaprot, un Mercedes, un sevišķi George Russell, es tagad tieši kādas dienas apkaļ lasīju viņa pārdomas par pēdējo posmu, tad viņš ir absolūtā neizpratnē par to visu, kādā veidā tas var būt, kā vienām riepām mēs esam tajā pašā trasē ar to pašu pilotu, ar to pašu mašīnu, esam konkurētspējīgi, ar otrām riepām mēs esam nekurienē un netiekam līdz arī Aston Martin tempam. Līdz ar to tad komandām pašām arī tā izpratnē līdz galam nav viennozīmīgi, tāda kopējā aina šeit ir izkristalizējusies tāda, ka McLaren faktiski ir vienīgie, kam ir stabilitāte. Pārējiem tā jau pieminētā šizofrēnija izpaužas dažādi, bet tās iezīmes, varbūt ir tādas diezgan līdzīgas Red Bull komandai, pilnīgi skaidrs, ka nepatīk lielas dažādības līkuma ātrumos. Par šo ir daudz runāts, tur es vairs neatkārtošos, bet, ja mēs tā vienā teikumā vai pāris vārdos gribam nodefinēt, kur katram ir tā problēma, tad Red Bull varētu būt šī problēma ar dažādību lielu tieši līkuma ātrumos, viņi nevar noregulēt visiem līkumiem. Tāpat laikā Red Bull nav problēmas ar ātrajiem līkumiem. Mums nāk trases ar ātrajiem līkumiem, kalendārā priekšā Suzuka, tāpat Austina, tā kā tīri teorētiski, tāpēc es arī minēju šo cīņu par titulu. Verstappenam ir iespēja, ja ne tagad nokļūt tādā dominants līmenī, kā viņš atpakaļ bija sezonas sākumā, tad vismaz nepieļaut pilnīgi tā, ka par viņiem pasmējās un paņirgājās McLaren. Ferrari savukārt nepatīk tieši šie garie, ilgstošie līkumi, kas, manuprāt, ir tāda diezgan nepatīkamā problēma no visām problēmām, jo šie līkumi tātad, kas atbilstoši ir augstam piespiedes spēku līmenim, kas Formulā 1 ir šobrīd tā ādere, tā zelta dzīsla, un nav tā, ka Ferrari nemāk uzlikt piespiedes spēku. Šeit visas komandas izskatās, ka to piespiedes spēku ir atradušas, kā pievienot un varētu pielikt vēl vairāk, ir rezervē un to apzināti nedara. To arī teica McLaren komanda, ka viņi apzināti to nedara, jo tas to mašīnu izsit no tā ideālā punkta, McLaren gadījumā. Ferrari ir līdzīgi, viņiem tikai, tas līmenis, tas punkts ideālais ir zemāks kā McLaren, līdz ar to, ja viņi pieliks papildus piespēdē spēku, kas vajadzīgs viņiem ir tajās ātrajās trasēs, tas viņiem pilnīgi noteikti atsauks atkal šo nepatīkamo kratīšanas problēmu, ar ko arī Mercedes daudz mocījās. Un, tur viss ir kopā nedaudz tādā vienā laivā, jāsaka, ar to, ka ir jāiepauzē ar papildus piespēdē spēku likšanu. Tas nav tā kā agrāk, liekam, krāmējam, cik varam uzkrāmēt, un faktiski tas notiek bezgalīgi, un tā attīstība iet uz augšu un uz augšu. Šobrīd tā attīstība visām komandām ir apstājusies, tieši papildus piespēdē spēku likšanā, jo neviens nav atradis veidus līdz galam absolūti ideālus, kā tikt galā ar to papildus piespēdē spēku. Ja tas piespēdē spēks tev iespiež tajā nepatīkamajā zonā, tajā kratīšanas, purināšanas zonā, un kā kura komanda ar to tiek galā, vai vismaz mēģina tās problēmas kaut nedaudz iegrožot, un McLaren, jāsaka, ir atraduši varbūt ne pašā spicē, piespēdē spēka līmeņa spicē, bet atraduši nedaudz zemāk ir to ideālo situāciju, ka viņi ir pietiekami ātri ar ne lielāko piespēdē spēku, bet pietiekami ātri gan lēna līkuma ātrumos, gan taisnēs, kas, protams, strādā ar kustīgo aerodinamiku, ar šo priekšējo antispānu ļoti labi. Tur ir tas triks lielais atrasts pilnīgi noteikti. Un McLaren negrib
izkrist no šī ideālā loka, kā jūs teicat. Līdz ar to viņi arī ir apzināti šobrīd nobremzējuši likt papildus piespiedē spēku, kas, starp citu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka kur tad tas piespiedē spēks nāk? Tas piespiedē spēks nāk, testējot aerodinamiku aerodinamiskajā tunelī. Intensīvi, aktīvi, meklējot veidus, meklējot risinājumus, savācot daudz datus un tērējot aerodinamiskā tuneļa laiku, bet šobrīd, ja ir apzināta stratēģija, pat jāsaka tā, nelikt piespiedē spēku vienkārši brutāli piespiedē spēku, bet likt tātad to gudri tikai vietās, kur varbūt vēl papildus vajag un ļoti minimāli, lai uzlabotu to visu. Tas nozīmē, ka tīri teorijā viņiem iekonomējās arī laiks aerodinamiskā tunelī, jo nenotiek tādi brutāli aerodinamikas testi. Un tas nozīmē savukārt, ka viņi var kaut kādā veidā sāņus jau mēģināt testēt, un es šeit negribu teikt, ka kaut kāda veida šmaukšanās ir iespējama, protams, ne, viņi nevar testēt nākamā gada modeļus, bet viņi var strādāt viennozīmīgi ar skatu nākamā gada virzienā un aiznākamā gada virzienā. Tātad ar domu, ka tiek kaut kāda krāta pamatbāze, joprojām izmantojot šo aerodinamisko tuneli. Protams, aerodinamisko platformu. Protams, nekādas jaunās detaļas neko nevar testēt, tam ir aizliegums, bet, kā jau teicu, tad tīri teorijā, to pamatbāzi viņas var sākt veidot. Jā, es solīju, ka es stāstīšu par aerodinamisko tuneli. Ir viena interesanta lieta, parādīsies tā no Aston Martin nometnes uzpeldē, pēc tam es vēl papildus meklēju kaut kādu informāciju arī par šo visu situāciju. Un, tas rezumē ir tāds šobrīd, ka ir divas komandas, kas ir salīdzinoši labākā situācijā ar aerodinamisko tuneli, un tieši šajā mirklī, kad mēs gatavojamies uz jauno tehnisko ēru, tātad uz 26. gadu, kad tas būs svarīgi sākot ar 1. janvāri. Un te ir situācija tāda, ka šīm divām komandām, proti Aston Martin tūlīt faktiski iet vaļā, un McLaren jau iet ar pilnu klapi, apmēram nepilnu pusgadu šobrīd, nedaudz vairāk, gadu jau gandrīz šis jaunais aerodinamiskais tunelis. Un kāpēc ir svarīgi jaunais? Nav tā, ka tur ir izdomāts kaut kādas jaunas, modernas tehnoloģijas, kas nav iepriekšējos aerodinamiskos tuneļos. Tas princips jau būtībā ir tas pats. Pūš gaiss. Jūs apmēram iedomājieties, kā tas notiek. Milzīgs ventilators ir kaut kur telpā, un faktiski tas ir tā kā aplis, tā kā riņķis, tuneļu riņķis uzbūvēts. Vienā galā riņķim ir šis milzīgais ventilators, kas pūš to gaisu, bet, kā jūs saprotat, no ventilatora gaisa, ja jūs arī ieslēdzat savu mājas ventilatoru, vienalga, kas karstā laikā jums ir, tur nav tā, ka ir tāda ļoti lineāra tā kustība gaisam, tur kā jau ventilators griež, viņš vienkārši to gaisu iegriež, viņš nāk virpuļos, viņš jau nāk tādā iegrieztā formā. Līdz ar to tas gaiss pirms nokļūst uz pašas mašīnas ir jāsakārto, viņš neiet pa taisno no ventilatora, tur, kur ir ventilators, tur nav mašīna, teiksim tā. Tātad pūš ventilators un tas gaiss tiek pūsts, tad ir tāds pirmais pagrieziens vai kurai komandai vai jau taisnē tiek izmantots tāds tā kā lielas ķemmes, mēs tā laikam to varam nosaukt, tādi kanāli, tādas durvis, kur cauri iet tas gaiss un ir vertikāli stieņi, kas sakārto gaisu lineārā formā, tātad taisnvirziena kustībā. Un tad ir pagrieziens, tur arī ir šie visi stieņi, lai nebūtu tā, ka pagrieziens kaut kādas kompresijas tur rada, un attiecīgi jau, tātad viņš iet par riņķi, viņš nāk arī tam ventilatoram pēc tam atpakaļ no otras puses, un attiecīgi ventilators atkal paņem to gaisu no otras puses un atkal pūš tālāk. Tā kā tas gaiss tiek vienkārši bīdīts par riņķi, tiek stumts apkārt, un vienā vietā šajā tunelī ir arī, protams, tātad šī kontrolas telpa, vai es nezinu, kā lai to nosauc, mašīnas testu telpa, kur arī attiecīgi nāk jau tas sakārtots gaiss taisnvirzienā līnijā, smuki, skaisti, tiek palaists uz mašīnu 60% modeli. Kur ir tas ieguvums, ka ir jauns aerodinamiskais tunelis? Tas ieguvums ir no patiesībā pavisam cita elementa, jo gaiss tiek pūsts visur, protams, ir svarīga korelācija, lai svarīgi tev lai pietiekam tālu būtu sienas un tās netraucētu, un to visu komanda zina un paredz un iebūvē tuneļos, bet tā mainīgā lieta ir grīda.
kustīgā grīda, kustīgā lenta. Faktiski, kaut kas līdzīgs, ja man būtu jāsalīdzina, tad jūs ejat, Rimī pie kases un uzliekat savus produktiņus uz lentas, un tā lenta sāk griezties pārdevēja ar kāju, piespiež pogu, es nezinu, vai roku, ar ko viņi tur piespiež to pogu, un lenta sāk griezties. Šeit ir tieši tāda pati situācija, ir lenta, kas skrien pa apli, un uz tās lentas tiek uzsēdināta mašīna, lai kustētos arī attiecīgi riteņi. Pašos agrīnajos laikos, sākotnēji Ērmskajā tunelī, kur tika izmantoti aviācijas Ērmskie tuneļi, un pēc tam attiecīgi tur sāka testēties Formula 1 komandas, sacīkšu komandas izmantoja bez šīs kustīgās lentes, jo, protams, lidmašīnai tas nekas tam līdzīgs nav vajadzīgs. Bet absolūti tie dati nestrādāja. Tā informācija ground effect ērā sevišķi bija pilnībā nederīga, jo tieši ground effect, kā pats nosaukums norāda, ir runa par grīdas apakšējo daļu, un grīdas apakšējā daļā nebija tās gaisa kustības un dinamikas absolūti ne tuvu tādas, kāda ir dabā, kur mašīna skrien pāri asfaltam, tad sanāk, ka šī mašīnas kustība pret asfaltu jau notiek, un tā ir tā savstarpējā dinamika, bet Ērmskajā tunelī viņi sēž uz nekustīgas zemes un pūš tikai vējš, un tas varēja palīdzēt tikai virsbūvē, nekādā veidā nevarēja tieši ground effect šai sistēmai palīdzēt un to uzlabot. Līdz ar to atklāja ar laiku, ka ir nepieciešams arī kustināt grīdu, respektīvi griezto grīdu, un šis grīdas lentas, teiksim tā, kustības ātrums ir identisks vēja, jeb gaisa plūsmas ātrumam Ērmskajā tunelī. Bet atgriežoties jau kuro reizi pie tā, kur tad tie jaunie tuneļi ir labāki par citiem, tad McLaren un arī Aston Martin šie jaunie tuneļi pirmkārt jau ir ar jaunām grīdām. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi var šo grīdu arī kalibrēt pēc iespējas tuvāk tam, kādi ir parametri sezonas laikā uz trasēm, tieši makroelementu un mikroelementu ziņā uz asfaltu, uz braucamās daļas. Un kāpēc tas ir svarīgi? Šeit nav sarežģīta lieta, man varbūt būs grūti to izstāstīt, bet tā absolūti nav sarežģīta lieta, jo saprotat pilnīgi noteikti, ka uz asfalta ir tātad šīs poras, šie caurumiņi starp akmentiņiem, un tur arī sēž gaiss. Tas gaiss sēž tur iekšā, un tas nozīmē, ka mašīnai tur traucoties pāri, arī notiek savstarpējā miedarbība ar šīm gaisa porām. Ja lenta tiks uztaisīta, kas pilnīgi neatbilst nekādā veidā asfaltam, kur ir poriņas, kur ir gaisa slānis kaut kāds, kas stāv tajās poriņās, bet tiks uztaisīts absolūti gluds, spīdīgs vai būs nodilis, gluds spīdīgs, kā starp citu bija Mercedes, tur bija vesels sižets par šo, arī, ka viņi protams, to neatklāja, to atklāja pēc fotogrāfijām citu komandu aerodinamiķi, ka viņi ir izmantojuši ļoti ilgi savu lentu un to nav nomainījuši, un viņiem tā lenta palikusi spīdīga tajās fotogrāfijās ir. Līdz ar to tajā spīdīgajā nogludinātajā lentā nesēž tā gaisa, tajās porās vairs nevar nosēdēt nekādi gaisa elementi iekšā, un tas nozīmē, ka iztrūkst vistiešākā veida korelācija tam, kas notiek trasē, jo mēs te runājam par milimetriem, mēs runājam par grīdas nolaišanu par milimetriem, un ir jāsaprot, ka gaisa slānis, kas paliek uz trases mašīnai braucot pāri un arī netiek ietekmēts, joprojām ir tur kaut kāds milimetrs vai divi vienalga, cik tas ir daudz, tas paliek un netiek ietekmēts mašīnai traucoties pāri, un tas nozīmē, ka ir poras gaisa, nevis poras, bet gaisa molekulas, kas sēž uz mašīnas grīdas, un ir gaisa molekulas, kas sēž uz asfaltu, un tās ir nekustīgas, tā gaisa slānis paliek gan pie mašīnas grīdas, paliek slānis, gan pie asfalta paliek slānis, un pa vidu šiem diviem gaisa slāņiem skrien trešais slānis, kas jau ir kustīgā daļa. Un skaidrs, ja šo augšējā un apakšējā nekustīgā slāņa biezums atšķirsies, tad tas atšķirsies arī tas, kā šīs molekulas ietekmē vienu otru, arī šo kustīgo daļu, kā tas ietekmē. Mēs šobrīd runājam absolūti par nenormālām niansēm, bet, kā jūs zināt, Formulā 1 tās nianses ir svarīgs un izšķirošs. Un līdz ar to, ja tiek Ērmskajā tunelī izmantota nodeldēta
nogludināta grīda, jo agrāk komandas pat lika virsū, ja es nemaldos, teflona pārklājumu. Es tagad neatceros, man liekas, tas bija teflons, lai tā lenta būtu pēc iespējas ilgāk derīga. Un kāpēc tas tika darīts? Nevis tāpēc, ka būtu naudas, lai nomainītu, kas, protams, arī ir svarīgi, bet tas nebija galvenais iemesls. Galvenais iemesls bija tas, ka mums sākās ierobežojumi aerobēmiskā tuneļa izmantošanā, un tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad tu nomaini lentu, uzliec jaunu lentu, pirmkārt tas ir laiks, un tas ir, tātad tu izsit tajā laikā savu sagatavošanās procesu, bet otra lieta, ka tev ir jāsāk kalibrēt. Tu nomaini lentu, to momentā sāc kalibrēt, tu sāc meklēt kaut kādu laiku pavadi, kaut kādus braucienus tu tērē no sava piešķirtā aerodinamikas laika, lai tikai nokalibrētu to jauno lentu. Un kā notiek nokalibrēšana? Tu brauc kaut kādus testa braucienus, kaut kādus testa parametrus, pamatparametrus piefiksē, un tad dodies uz trasi un salīdzini. Un tātad tas nav ātrs process, tā ka pakalibrējam šodien un rīt maucam. Tas nav tik ātri. Un līdz ar to, lai to laiku ietaupītu, tiek ilgi lietota viena un tā pati lenta, lai nebūtu, kā es minēju, lai nebūtu jāpārkalibrē pa jaunam. Bet ilgi lietojot, kā jūs teicat, tā tiek nogludināta, tā paliek gluda šai vietā un attiecīgi tās gaisa molekulas pie tās lentas vairs nesēž tā tik dabiski un tādā tik biezā slānī, kā tās sēž trasē. Un tur uzreiz tā miedarbība ar to gaisa plūsmu zem formulas ir pavisam cita. Un šeit ir ieguvēji McLaren, ieguvēji Aston Martin, kuri šobrīd liek jaunu lentu, kura tā tad vēl viņiem ir kalibrācijas procesā, un tas sākotnējs pirms tunelis nav palaists, viņi to kalibrāciju visu taisa, tas neiet arī aerobēmiskā tuneļa izmantošanas sistēmā iekšā, jo viņi esošo mašīnu tur neliek, viņu kalibrācija tā tad veica atsevišķi to visu, kamēr arī šis tunelis netiek palaists. Un turklāt otra lieta ir tāda, ka nav īsti jākalibrē, ja tu nenodilušu lentu vēl nomaini arī ar jaunu lentu, tātad tu esi krietni tuvāk tam, tu neļauj nodilt, teiksim, tu neļauj tam procesam aiziet tik tālu, ka tā lenta paliek tik spīdīga, kā tas bija Mercedes. Tātad tas arī bija ļoti interesants stāsts, citā, tā kā tas arī tiek minēts kā viens no elementiem, kur Mercedes ir iepalikuši no pārējiem, jo atceramies, ka, tāda es runāju patiesībā šeit pa vairāk gadu atpakaļ vēsturi, tāda tas bija 21. gads, kad sāka testēt uz 22. gada šo jauno visu, un tad Mercedes bija vadībā konstruktoru kausā toreiz, atceraties, un viņiem bija vismazāk šajā aerobēmiskā tunelī iespēja testēties, un tas bija tas iemesls, ka viņi taupīja uz visu, ko vien var ietaupīt, tā ir skaitā uz šo lentes nomaiņu un kalibrēšanas laiku, lai protams, dot maksimālu laiku izpētīt mašīnu, bet kā izrādījās, tad tomēr tāds sniegs, tāds sīkums, kā piekalibrēšana un jaunas lentes uzlikšana bija ļoti svarīga, un noteikti tagad atpakaļ skatoties, viņi noteikti to būtu izdarījuši. Šobrīd, starp citu, cik, tā ir neoficiāla informācija, to neviens arī baigi skaļi neafišēs, bet cik ir dzirdēts neoficiāli, tad viņi ir arī šobrīd jau to lietu sakārtojuši, vai ir uzlikuši jaunu un piekalibrējuši, vai ik pa brīdim maina uz jaunu, un attiecīgi tad tur kaut kāda datubāze jau tiek vākta paralēli. Es tagad tiešām precīzi nemāku, jo to īsti neviens negrib stāstīt. Tās nav lietas, ko grib skaidrot un stāstīt. Tas varbūt mums kaut kad vēlāk nāks gaismā. Bet tās ir tās priekšrocības, kas ir šīm komandām ar jauniem, moderniem aerobēmiskiem tuneļiem. Kā jau teicu, tā galvenā lieta jauniem tuneļiem, jebkurš jauns instruments tomēr strādās labāk nekā vecais. Tur nav runa par to. Tā galvenā lieta, kā jūs minēju, ir tā kalibrācija, lai tas instruments ir precīzs. Un tas Formula 1 ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Tā kā, ja tas instruments ir precīzs un kalibrācija ir laba, kā izskatās, kā ir McLaren un acīm redzot visdrīzāk varētu būt arī Aston Martin, tad šīs komandas būs ieguvējis uz nākamo tehnisko ēru. Redzēsim, kā tas būs. Jā, es 20 vairāk minūtes norunāju par šo lietu, nebija plānos tik daudz runāt. Ir vairāki jautājumi, kuriem atbildēšu. Tādas tehniskās lietas vairāk, es domāju, ka nepieķersimies, tā kā tie, kas nogura jau no šī tehniskā stāsta, var tagad saspicēt ausis, jo es tagad runāšu vairāk par tādām
cilvēcīgām lietām par pilotiem. Man bija jautājums viens no Ginta Krūmiņa. Sveiks, Gint! Gints mums regulārs klausītājs, regulāri raksta jautājumus, tā kā aktīvi darbojās. Un tieši īstajā brīdī arī pajautāja jautājumu par Colapinto, jo man bija ielikt šajā podkāstā runāt par Franco Colapinto, un Gints raksta šādi. Baigās opcijas jau Colapinto nav uz nākamo sezonu, vai vēl Peresa karstais kartupelis figurē un tad pamaisa to pilotu grāpi. Vai viņam ir līgums, tad vai Colapinto ir līgums ar akadēmiju un vai piesiets šai akadēmijai un jāgaida, ka Lawsonam tiks noteikts datums. Nu, Lawsona datums tāda mums tagad tas ir skaidrs, jā, par Colapinto un akadēmiju un visu šo situāciju izstāstīšu. Tā situācija ir tāda, ka šobrīd mums Formula 1 ir divas potenciāli brīvas vietas potenciāli, jo viena varētu būt Red Bull sistēmā, nu tātad Toro Rosso, jeb Alfa Tauri, jeb Vicarb komandā potenciāli, ja Lawsons pievienosies uz nākamo sezonu Peresa vietā Red Bull, tad parādās tur vieta. Vai uz to Colapinto varētu pretendēt tīri teorētiski var būt, bet tad Red Bull būtu jāizpērk viņa līgums, kas maksā pietiekami sulīgi, un tad Red Bull mēs atkal pārmest, ka viņi neņem savus pilotus no akadēmijas, jo viņiem tīri teorētiski nāk rindā. Tātad Izaks Hadžārs, kurš gan varbūt nav parādījis tik daudz, un emocionālā ziņā ir vēl trakāks, manuprāt, kā Yuki Tsunoda. Līdz ar to tur nav tā, ka pilnīgi noteikti liekam. Nākamais ir Arvīds Lindblāds. Par Lindblādu es jau runāju savos Baku podkāstos, tie, kas atcerās, bet Lindblāds pilnīgi noteikti vēl nebūs gatavs uz nākamo sezonu. Tā kā tur tā situācija viņiem ir tāda, nevisai viennozīmīga. Un otrā vieta, brīvā vieta ir Zauber, protams, komandā blakus Niko Hulkenbergam. Tur gan favorīts ir Valtteri Bottas. Par Zauber es arī vēl izstāstīšu bišķi vēlāk, bet tā varētu būt otrā vieta, brīvā potenciāli, bet šeit ir jautājums, kāda tad ir situācija Colapinto ar Williams, un vai tur ir kaut kāds līgums. Tad skaidrs, ka līgums pilnīgi noteikti ir, gan jau, ka nav kā Alpine komandā, kur aizmirst līgums parakstīt Williams, bet pilnīgi noteikti ir arī iespējams atrunas, kas ļauj pilotam startēt citās komandās. Tā problēma tajā visā ir tā, ka tāda tīra īre, kā, teiksim, futbolistiem, teiksim, viņš pieder Manchester United, bet tiek izīrēts, nezinu, uz Itāliju, uz Inter komandu. Tāda tīra īre, normālos apstākļos īsti iespējami nav, tikai tāpēc, ka tā nav izdevīga. Tā nav izdevīga komandai, kas saņem šo pilotu īrei, kurai līdz ar to nepieder tiesības šo pilotu paturēt, un tā komanda, kas ir izīrējusi, jebkurā brīdī viņi var pasaukt apkaļ. Iedomājieties, ja Zauber paņem Colapinto šobrīd, un Colapinto ir ļoti labs un izrādās superīgs, Zauber iegulda šajā pilotā, pilota attīstībā, nodrošina viņam pieredzes uzkrāšanu, un Williams paņem viņu atpakaļ pie sevis kaut kādā mirklī, kad varbūt tas pilots ir nobriedis kā plūme. Un gatavs rezultātiem augstiem, un Zauber paliek atkal ar tukšām rokām. Tā kā īsti izdevīgi tas nav, protams, ir gadījumi, varbūt risinājumi, ka kur tas ir izdevīgi, bet, ne šajā gadījumā. Līdz ar to ir viens variants izpirkt. Vai Zauber būtu gatavi izpirkt? Es šaubos, jo labi, pabeigšu pa priekšu, es tā ļoti Zauber tajā lietā sākšu ieguldīties, un tur Zauber stāsts pavisam cits, bet pabeidzot vēl pa Colapinto, tad man ļoti patika Colapinto progress šogad, jo atcerieties, pirmajā sacīkstē, Monza bija pirmā, ja? Monzā pirmajā sacīkstē Colapinto uzreiz bija sāržanta top līmenī. Tā bija viņa pirmā sacīkste, un viņš bija top līmenī, ko sāržants mums varēja demonstrēt, un es domāju, ka visiem kritiķiem bija mutes momentā ciet tie, kas teica, ka Colapinto nebūs labāks par sāržantu, kādu jēgu nomainījuši esam vienu pūšu ābolu ar otru, bet nākamajā posmā Baku jau pirmie punkti, un viņš bija Albona līmenī, un Singapūrā, pēdējā posmā viņš bija priekšā Albonam. Un šeit nav runa par rezultātu sacīkstē priekšā Albonam, es runāju par to, kāds bija temps nedēļas nogalas laikā. Faktiski, ja mēs tā sākam ķidāt tur sīkāk, tad varētu teikt, ka tiešām tāda pussolīta priekšā Albonam, plus vēl, protams, arī vispār rezultātu sacīkstē, plus vēl pirmā apļa
agresīvais manevrs. Nu, tas agresīvais manevrs ir tāds appusēji griezīgs zobens, jo, kamēr viss ir labi, mēs slavējam, puisis agresīvi iegāja, neviens no trases netika izsists, bet, skaidrs liekas kaut kādam brīdim, ka kāds tur neiedos to vietu, un tad mēs pavisam citādi runāsim, citā tonī runāsim par Kolopinto, tā kā, līdz kaut kādai robežai tas vienmēr ir aiziet, bet kur tas interesantais ar Kolopinto, un es domāju arī visiem jaunajiem talantiem ir tas, ko mēs runājam pāris gadus iepriekš vēl, ka jaunie talanti īsti nemāk strādāt ar Pirelli riepām, un viņiem, nevis jaunie talanti, bet vienkārši jaunie piloti, kas ienāk Formulā 1, viņi nemāk strādāt sacīkšu režīmā, viņi nemāk taupīt tās riepas sacīkšu režīmā, viņiem ir jāuzkrāj milzīga datu bāze, un tas ir jādara gadu, 2 bezmaz sezonu, lai saprastu, kāda ir dinamika riepām sacīkšu laikā, ko tu vari darīt, ko tu nevari, lai tu saglabātu tās riepas, jo tā ir šobrīd galvenā stratēģija sacīkšu režīmā, mācēt strādāt ar mīksto, ar vidējo cieto riepu sastāvu garā laika nogrieznī sacīkstē un īsā laika nogrieznī tātad kvalifikācijas aplī. Šobrīd tā situācija izskatās ir pamazām pamainījusies vai diezgan strauji pamainījusies, jo Pirelli arī Formulā 2 ir līdzīga tipa riepas ieviesuši, un tur jau pilots sāk izprast to lietu un iemācīties un apgūt to lietu, un šobrīd viņi ienāk Formulā 1 krietni vairāk sagatavojušies strādāt ar riepām, kuras ir jātaupa, ar kurām ir jāstrādā, un viņi ar tām māk strādāt, un tā ir tā galvenā lieta, un līdz ar to tāpēc pēkšņi Kolopinto pirmajā posmā Moncā pirmo reizi braucot sacīkstē, cik viņš bija 14 sekundes no Albona tikai finišā bez drošības mašīnas periodiem, tā kā tas ir ļoti labs rezultāts. Bet jā, pārējot uz to Zauber situāciju, tad Zauber, es šobrīd neredzu īsti iemeslus, kāpēc Zauber vajadzētu ņemt Franco Kolopinto. Kā jūs teicu iepriekš, protams, ja Zauber būtu nedaudz labākā pati stāvoklī, tātad labākā konkurētspējas stāvoklī, un Audi nākot iekšā šobrīd saprastu, ka mēs tagad piepūšam vaigus un 2-3 gadu laikā esam top līmenī, un mums šajā laikā ir jāizaudzē savs top talants, jaunais top talants, uz kuru mēs liksim to uzsvaru pēc tiem 2-3 gadiem, un kurš mūs nesīs tās uzvaras. Tur varbūt būtu cita dinamika, un ja viņi tiešām redzētu tādu potenciālu, Kolopinto varētu viņai ieguldīties un viņu pat pārpirkt. Bet Audi pilnīgi noteikti nav 2-3 gadu attālumā no uzvarām. Pēc pēdējām ziņām no Audi nometnes, tad arī tas dzinējs nebūs vadošo komandu līmenī 26. 27. gadā, tur būs vēl pie viņa jāstrādā, un tad skaitam tur vēl klāt tāda dzinēja pusi. Plus vēl pati komanda, es teiktu, ka ir zemākajā punktā, kāda Zauber ir bijusi vispār pēdējos, jau gados 5, 6, 7. Atpakaļ jāmeklē vēl seni laiki, kad Zauber tik zem bija. Tas nozīmē, ka tas sākuma punkts Audi jau ir ļoti, ļoti zems. Un vai šobrīd viņiem ir vajadzīgs jaunais talantīgais, kuru nopirkt no citas komandas, kurš īsti neko nesaprot? Viņam nav, viņš būs, labi, neko nesaprot, braukt viņš māk, bet viņš nevar iedot tās trūkstošās daļas, kas šobrīd ir vajadzīga tai Zauber komandai, proti, kā strādā lielās komandas, kā strādā ražotāju komandas, kur ir tie procesi, kas mums trūkst, kur ir tie procesi, kas pieklibo. Un līdz ar to vēl viņu pārpirkt vajag, vēl viņu nopirkt vajag, un vēl nav zināms, cik tad tas lielais potenciāls. Līdz ar to šobrīd man liekas, ka tā nav problēma, kas uztrauc Zauber, un es būšu ļoti pārsteigts, ka viņi paņems Kolopinto un jauno talantu. Protams, tur vēl citi daži varianti, un vēl viens ir, kā tā bija, Bortoleto, kas ir McLaren komandā, kur varētu pastrīdēties, ka viņš patiesībā varbūt ir ar krietni lielāku potenciālu nekā Kolopinto, jo arī Formulā 2 Gabriels Bortoleto sasniegumi, šobrīd viņš ir Formula 2 čempionāta vadībā, un arī pirms tam rezultāti, un arī pirmajā sezonā tas parādītais sniegums debijas sezonā ir tik lielisks, jāsaka, ka izskatās, ka viņam tas potenciāls ir augstāks, turklāt viņš vēl 2 gadus jaunāks par Kolopinto ir. Viņš ir McLaren juniors, un McLaren tiešām nav vietas komandā, un McLaren varētu mēģināt viņu
pārdot, nezinu, mēģināt izīrēt, es neesmu pārliecināts, kā es stāstīju, tur tā dinamika šeit gan noderētu kaut kāda tāda veida dinamikā ir, teiksim, starp Ferrari un Haas, kur tev ir komanda, kas ir radniecīgā komanda, ne tik radniecīga kā Red Bull un Vikār, bet arī radniecīgā komanda ar dzinēju izmantotāju, kur jau tu vari tiešām savus iekšējās kaut kādas norunas veikt un tos jaunos pilotus piespēlēt viens otram vai attiecīgi. McLaren varētu piespēlēt Zauber, bet, McLaren ir uzstājuši ar Zaku Braunu, ka tās nav Formula 1, ka tā nav nākotne, ka nedrīkst būt nekādas saistības komandām. Tādas alianses jau vienmēr kaut kur vienmēr ir bijušas oficiāls, neoficiāls, un bez tā neiztikt, bet šeit McLaren nav dzinēja ražotājs, te arī vēl viena priekšrocība, kas ir dzinēja ražotāji, viņi piegādā savus motors, teiksim, tas pats Mercedes piegādā motors saviem klientiem, un potenciāli, nav tā, ka, protams, viņi tagad spēr duris, Toto Wolffs spēr duris vaļā visās komandās un tagad diktē savus noteikumus visās klientu komandās, kur dod savus motors, bet skaidrs, ka tur ir kaut kāds iesmērēts vairāk ceļš, kur varētu kaut ko saorganizēt ar to pašu Kimi Antonelli. Pa Viljams bija runa, ka viņš tiek izīrēts uz šo komandu un attiecīgi, tur ir vieglāk sarunāt. McLaren tādas priekšrocības nav. Šajā ziņā līdz ar to Zauber būs jāpārpērk Gabriels Bortoleto, un atceramies, ka Alonso ir Bortoleto protežē, jeb Alonso šajā FA14 akadēmijā vai jauno pilotu menedžmenta grupa, tā viņi laikam saucās, menedžmenta kompānija, atrodas Bortoleto, brazīlietis, un, zinot Alonso, tad es domāju, ka tomēr tur Bortoleto līgumā ar McLaren gan jau ir kaut kāda atkāpšanās punkti, jo skaidrs, ka arī Bortoleto puse vai Alonso puse redz, kas notiek ar pilotu sastāvu McLaren komandā, ka tur ir viss cik gadus uz priekšu aizņemts un īsti jau iespējas nebūs, ja tiešām viens no viņiem neaiziet, pēkšņi nepaceļ cepuru neaiziet. Tad skaidrs, ka ir arī līgumā paredzējuši kaut kādas iespējas atkāpties. Tā kā potenciāls ir, bet, kā jūs teicu, no Zauber puses es īsti šajā stadijā attīstības neredzu. Turklāt, tas vienkāršākais absolūti variants, šeit būtu jāņemās ar līgumiem, ar sarunām, ar izpirkšanām un tā tālāk, bet Bottas ir jau tur sēž jau tai mašīnā un ņemam Valtteri Bottas, un lai cik tas būtu garlaicīgi, lai cik tas izskatītos neinteresanti un it kā Bottas ir jāizņem jauna potenciāli spēcīga, talantīga pilota vietu, tad šobrīd, kā es teicu, no Zauber pozīcijām es neredzu, ka cits variants būtu loģiskāks. Nikola Hulkenbergs kopā ar Valtteri Bottas, viņiem būtu kā tādiem lieliem, smagiem darba zirgiem, tādus, kas ir ar krēpēm pie kājām, būtu burtiski tā komanda jāizvelk kā tanks no tīreļa ārā, un tad, kad tā komanda būtu jau nolikta uz ceļa, tad tā vienība, tā Audi jau tajā brīdī varētu šo darba zirgu vietā paņemt arābu tīrasiņu rikšotājus. Bet šobrīd ir vajadzīgi tie darba zirgi, jo Valtteri Bottas un Nikola Hulkenbergs, un tas nebūs Nikola Pinto, un tas nebūs arī Bortoleto šajā gadījumā. Pilnīgi noteikti, jo, te jūs prasīsiet, kā, Valtteri Bottas jau ir tajā komandā jau tagad pāris gadus un nekas labs tur nenotiek. Viena lieta ir būt komandā, otra lieta ir, vai komanda tevi klausās, un tur varētu būt tā lielākā problēma, ka tā komanda īsti nav šobrīd tendēta uz to un sakārtot uz to, lai varētu uzklausīt un varētu likt lietā šo padomu. Tātad varbūt pat klausās, bet nespēja likt lietā vai nemāk likt lietā, tur nav sakārtotā sistēma apakšā. Tas izskatās ir svarīgākais, un ņemot vērā kādi cilvēki tagad iet uz šo komandu, tad manuprāt, tieši tajā brīdī Valtteri Bottas vērtība varētu pieaugt šai komandai ar šiem jaunajiem cilvēkiem kombinācijā. Jā, pilnīgi noteikti. Tā kā Valtteri Bottas ir ienācis no Mercedes, un to viņš teica vienā intervijā, ka, ilgstoši strādājot tādā komandā kā Mercedes, skaidrs, ka tev daudz lietas sāk kļūt pašsaprotamas, tādas augsta līmeņa lietas, bet tu pie viņām pierodi, kā strādā komanda sacīkšanas nogalē, kā strādā komanda šajās sapulcēs, inženieri, vienalga, visāds daudz sīkumu. Es jau stāstīju arī par to, kā šīs vadošās komandas, un tieši Mercedes, starp citu, strādāja arī tādos
nieciņos varbūt un tādās niansēs, kā boksa apmeklējuma treniņš, ko Baku skatījos, atceraties, stāstīju šajā Baku dienas grāmatās, tad tās nianses, ko es tur aprakstīju, pilnīgi noteikti Valtteri Bottas visus šos gadus, kamēr viņš bija Mercedes, bija pašsaprotams loģisks, un tad viņš ieiet Zauber, un viņam pēkšņi atveras acis, un viņam ir mērens kultūras šoks par to, kas tur notiek, vai pareizāk sakot, kas tur nenotiek, un viņš redz tās visas daudzās lietas, un ja komanda nav tendēta, nav faktiski veidot ap to un nav galvenais uzstādījums uz to, ka mēs šobrīd ņemam visu kā sūklis ārā no Valtteri Bottas, no Niku Hulkenberga un daudzās lietas, ko viņi stāsta, uzlabojam, liekam lietā, liekam mūsu sistēmā iekšā un strādājam, tad tā Valtteri Bottas atrašanās tur ir bezjēdzīga pa lielam. Teiksim tā, un es domāju, ka lielā mērā tā tas arī ir bijis. Es domāju, ka viņš sākumā pat varbūt ir mēģinājis kaut ko, un ja redz, ka tā lieta neiet uz priekšu, nākamreiz, tieši tādas pašas muļķības komanda dara tālāk, lai gan viņš vienu, otru, trešo reizi jau to ir teicis, viņam arī droši vien rokas nolaižās, un tajā brīdī, ka mainās tā vadība, ka mainās tā vēsma, un ka tu sajūti to, ka tā komanda ir gatava tagad strādāt, ka komanda tiek veidota uz to, lai tiešām tā attīstība būtu, tur arī tam Valtteri Bottas tā vieta atrastos, un tas, kā viņš runāja arī Baku šajās intervijās, jo skaidrs, ka tur nevienam neinteresēja, tur Baku, kurā vietā tu tur finišē, vai kā tev tur kvalifikācijā gāja, neviens tāds jautājums Valtteri Bottas neuzdeva. Jautājumi bija par to, vai tu būsi nākamgad šajā komandā, kā tu strādās, vai tu esi runājis ar Binotto. Daudz un dažādi šādi jautājumi, un varēja just, ka Valtteri Bottas ļoti, ļoti grib palikt komandā. Tie bija vairākas reizes, viņš teica, jā, ka viņš gaida to ziņu, ka vēl viņam paredzētas ir sarunas, un ka viņš grib strādāt, un tas nozīmē, ka iespējams arī viņš ir sajūtas to jauno vēsmu. Tā kā, jā, kā es teicu, tad manuprāt, tas būtu loģiskākais risinājums. Ar Niku Hulkenbergu tur viss skaidrs malacis ir, bet tā lieta tāda, ka Niku Hulkenbergu nolīga Zīdlis vēl, Andrēs Zīdlis, tad Binotto priekšgājējs. Kā Binotto skatās uz Niku Hulkenbergu, es nezinu, godīgi sakot. Redzēsim, tas būs interesanti. To būs interesanti paskatīties. Bet, jā, kā jūs teicu, man ir ļoti liela ticība tiem cilvēkiem, kas nāk iekšā Zauber komandā ar šo jauno vilni. Jonatans Vītlīs, manuprāt, cik ir redzēts, kā viņš darbojās, cik ir arī dzirdēti stāsti par viņu, kā viņš ir strādājis, cik ļoti detalizēti, sīki, smalki visas lietas tiek piefiksētas un analizētas un nekas netiek atstāts sīkumos, tad, manuprāt, viņam tā būs īstā lieta, kur ķerties, vērsim pie ragiem, tur būs tiešām viss jājauc nost tas namiņš, kuram tur pūš zeģelē vējš cauri un nekāda siltuma noturība nav tai mājiņā, jājauc nost līdz pamatiem, tā māja jābūvē pilnīgi no jauna būs. Un es ļoti ceru, ka Jonatans Vītlīs ir īstais cilvēks. Tā vienīgā lieta, ko mēs nezinām par viņu, vai viņš šajā jaunajā amatā, nevis vai, viņš pilnīgi skaidrs, ka viņam būs daudz jārunā ar presi, un to viņš nav iepriekš darījis. Kā viņš jutīsies tajā vidē, kur tomēr viss pasaules skatīs pirkstiem uzdos neērts jautājumus, tā kā redzēsim, tas būs arī viņam kaut kas jauns. Jā, tik tālu par šo situāciju ar Bortoleto, ar Colapinto un ar Valtteri Bottas. Ja šobrīd man būtu jāmin tas pat ne jāmin, es teiktu, manuprāt, es tā uz to ietu, ka Colapinto tomēr paliek bešā, un attiecīgi Valtteri Bottas paliek Zauber komandā, un Colapinto bešā šoreiz pat es nedomāju, ka tas ir slikti, tas nemaz nav slikti, paskatieties uz Lawsonu. Pagaidām es teiktu, Colapinto šajos 3 posmos, vēl jau līdz sezonas beigām laiks, bet šajos 3 posmos ir parādījis vairāk nekā Lawsons parādīja pagājušā gadā. Man ir sajūta, protams, grūti ir salīdzināt to tā, 1-1, tā nav. To mēs nevaram tā precīzi salīdzināt, bet sajūtas ziņā padomājiet, kā jums ir. Uzrakstiet arī komentāros patiesībā, jā, man šādu sajūtu lietu būtu interesanti pārbaudīt un salīdzināties. Man ir vismaz pagaidām sajūta, ka Colapinto ir paveicis vairāk nekā Lawsons un atstājis lielāku iespaidu, un ja viņš turpinās tādā pat stilā atlikušajos posmos, tad
pat ja viņš sēž malā nākamajā gadā, un ne jau viņš sēdēs malā, viņš sēdēs uz Viljams komandu tiltiņu, viņš mācīsies, viņam būs testi, viņam būs treniņu sesijas, viņš turpat zīmēsies, viņu rādīs katru reizi kameras, kā viņš tur pazīmēsies, kā Karlos Sainz vai Aleks Albons kaut kur sapīsies meistarībā vai ieliks bortā, tā rādīs Colapinto vai kāds cits pilots. Tā kā tā nav slikta vieta, kur atrasties, un ņemot vērā tendenci, ka mēs neaizmirsām šo gadu par Lawsonu. Es domāju, ka tas nav tas sliktākais, kas var notikt ar Colapinto, ka viņš tagad gadu sēž malā. Un kā jūs teicu, ne jau tikai uz Viljams viņš var pretendēt uz Viljams vietu komandā. Te, protams, jāstāsta, kāda viņam ir līgumi ar Viljams un līdz kuram laikam, līdz kuram datumam varbūt kaut kas ir jānoslēdz, jāpiedāvā un tā tālāk, jo tuvojoties nākamā gada noslēguma daļai parādīsies atkal kaut kāds brīvs vietas, kādā komandā varbūt kāds pilots nebūs tajā līmenī, kur vajadzētu būt, un tikpat labi arī Colapinto nospīd kaut kas. Tā kā es nedomāju, ka tas, kā jūs teicat, tas ir sliktākais veids pasēdēt to gadu malā, ja tu esi parādījis sevi labi, pieteicis sevi labi, tad pazīmēties regulāri. Tas pats arī daļēji par Džeku Duenu, viņš, protams, tas bija Formula 2, un tad pasēdēja gadu malā, joprojām tur zīmējās, joprojām F1 TV regulāri runāja un par sevi atgādināja komandai. Un, protams, kā jūs teicat, nebūs tā, ka sēdēs malā Colapinto, būs viņam jāstrādā Viljams komandā, bet tīri teorētiski atgriezties var. Labi. Iesim tālāk. Nākamā viena tēma, kas man te pierakstīta, ir par Karlos Sainz, nemaz tālu neiešu no tās visas situācijas, bija laba intervija ar Jamesu Wolvsu, tāpēc gribēju nedaudz par šo parunāt, pavisam īsi par Karlos Sainz pievienošanos Viljams komandai, kā izrādās, ta Wolvs viņu ir lencis jau pagājušā gada Abu Dabī posmā, kur ir ielavījušies Viljams motormājā no aizmuguras Karlos Sainza anturāža ar viņu menedžeri Karlos Honoro, tātad brālēns un tēvs, Karlos Sainz seniors. Un pirmās sarunas ir bijušas ar Jamesu Wolvsu. Un toreiz nebija nekāda Luisa Hamiltona pāriešana uz Ferrari, un Karlos Sainz bija solidā situācijā Ferrari. Tā kā tādā ziņā jāsaka, tad tiešām James Wolvs jau tomēr ļoti laicīgi, nevis tā, ka viņam pēkšņi uzkrita, ka aklēja vistai grauds, tas Karlos Sainz pēkšņi parādījās superpilots tirgu, kuram nav kur startēt, un neviens viņu īsti neņem. Dažādu iemeslu dēļ viņš tur netiek Mercedes, jo tur tā komanda tikai piedāvā varbūt labākajā gadījumā viengad līgumu, jo skatās uz jauno Antonelli. Red Bull viņu īsti negrib, jo tur varētu būt baigais berziņš ar Verstapeni, kas nevienam tur nav vajadzīgs īsti, kā bija savulaik vēl, ka juniorā bija Toro Rosso komandā, atceraties. Un tur, starp citu, bija pamatīgi berzēšanās, tur tajā laikā vēl Verstapenam nebija tik ļoti izsists, varbūt, vismaz tā daudz maz oficiāli vai pusoficiāli izsist šīs prioritātes komandā, un startējot kopā ar Karlos Sainzu, tur bija tāda interesanta stāsts, tagad nāk gaismā, Jos Verstapens strādāja aizkulisēs, protams, ļoti agresīvi strādāja aizkulisēs, lai palīdzētu savam dēlam. Viņš arī noteica tur gan treniņos, gan kvalifikācijā. Komandas tātad maina šīs prioritātes, kuram pilotam, kurā posmā ir gan iespēja pirmajam doties, teiksim, lidojošā aplī, tātad, lai būtu godīgi, tātad vienā posmā tam, otrā tam. Gan boksi, kur atrodas, gan kāda prioritārā ir treniņu sesijas plānojums, boksu apmeklējums laiks sacīks, tā tālāk tā joprojām. Tās lietas, teiksim, kas ir šāda veida, kas kaut kādas niansēs ir prioritāras vienam vai otram, tās tiek sadalītas izlozes veidā, tātad sāk pirmajā posmā vienam, otrajā otram, tā tālāk. Un šeit Jos Verstapens cītīgi strādāja uz to, lai iejauktos šajā sistēmā, protams, lai savam dēlam nodrošinātu labāku situāciju, un beigās tas tika panākts pat ar Helmutu Marko gādību, ja es pareizi saprotu, tur Helmuts Marko gan vistiešākajā veidā jau Toro Rosso komandā it kā nekas neskaitījās, tur komandas vadītājs bija Frants Tosts toreiz, bet tika apiets Frants Tosts, un Helmuts Marko pat taisno aizgāja pie sacīkšu inženieriem, kas strādāja ar Sainzu un kas strādāja ar Verstapenu, un pateica tā, čaļi, būs šādi,
tas brauks pirmais, tas brauks otrais, to jūs apkalposiet boksu apmeklējumu pirmo, to otro, un tas, skaidrs, ka Karlosam Sainsam un Sainz pusē nekādā vīzē nevarēja patikt, un iespējams tur arī kaut kāda veida tomēr iebremzēšana bija, lai dotos uz Red Bull arī šobrīd, jo skaidrs, ka tas šobrīd ir tikai audzes augumā. Ja toreiz tas pirmajos gados vai pirmajā pašā gadā no Verstappena puses vēl bija tā, tika sista tikai šīs priekšrocības un tika šī taciņa iemīta, tad tagad tur ir autostrāde. Skaidrs, ka tas Verstappens tur tiešām spēr ar kāju durvis vaļā, tur par to nav šaubu viņam. Viņš strādā no spēka pozīcijām. Bet atgriežoties pie Williams, tas vien parāda, ka Džeimsam Valmsam, tādas ambīcijas, ka tik turies, tas ir baigais nāzis. Tas nozīmē, ka komanda ir dziļi, es atvainojos, pakaļā, bet viņš skatās uz Karlosu Sainzu, viņš saprot, ka tā ir tā nākotne, ko viņš dara, kāda ir viņa mērķi, kāda ir viņa virzība un kāds pilots viņam ir vajadzīgs, lai šai virzībai iedot vēl papildus jaudu. Un tas, kā Wolfs aprakstīja Karlosu Sainzu, tad Sainz dara visu, lai transformētu sev apkārt visu, lai liktu kustēties viņam vēlamajā virzienā, proti attīstības virzienā. Viņš ir izteikts komandas līderis. Un nevienā brīdī Wolfs neminēja par Aleksu Albonu, tur tā, salīdzinot ar kā tad ir līderis Albons, bet es domāju, ka mēs arī pēc tām cilvēciskiem īpašībām varam nojaust, ka Albonam tomēr nav izteikta tāda ārējā līdera vai pamanāma līdera īpašības. Viņš pilnīgi noteikti šajā laikā arī pats ir nedaudz pielāgojis, un to viņš arī pats teica, ir uzņēmies tavu līdera lomu, bet tas viņam nāk ar tādu tā kā piedomāšanu, ar tādu, es negribu teikt piespiešanos, tas darbs, kas jādara, un viņš tur saprot, ka tas ir vajadzīgs, bet tas viņam nenāk dabiski. Savukārt Sainsam tā līdera un tā veidošanas un tā darba un tā savilkšanas ap sevi cilvēku riņķī un tāda monotona spēka izveidošana, kas ies un sitīsies kaut vai ar galvu sienā un izsitīs sev to panākumu, tas viņam ir dabiski. Tā viņš strādā arī Ferrari, kad viņam neiet tajās dienās, ka viņš līdz galam nesanāk, tad viņš ar savu komandu iet un izsit cauri to visu. Tā kā uz to tad skatījās Wolfs, un es domāju, ka tā būs ļoti, ļoti interesanta dinamika nākamajā gadā, sevišķi ar Albonu, bet arī kopumā ne tik ļoti ar Albonu man tas interesē. Tas tāpat būs interesanti mums cilvēcīgi pastīties, kurš tad ātrāk Sainz vai Albons. Tas, protams, ir vienmēr interesanti, bet man vairāk interesē tiešām, kā Sainz iejutīsies tajā sistēmā, kā tiešām tas komandas vilcējspēks šajā gadījumā. Tas notrulis jau jēdziens daudz lietots, bet, manuprāt, ļoti atbilstoši varētu būt Karlosam Sainsam. Turklāt divi gadu līgums, 2+, tad tikpat labi var palikt, un Sainz ir gatavs atvēzēties ļoti, ļoti nopietnam darbam. Bet Sainsam ļoti svarīga un ļoti interesanta būs šī sezona, atlikusī sezonas daļa, jo statistika nemelo. Ļoti interesants rakstīns bija. Es lasīju un smaidīju un smējos pat, bet es domāju, jums arī patiks. Statistika nemelo. Tā raksta būtība bija sekojoša, tātad tie piloti, kas ir aizgājuši no Ferrari, pēc tam vairs nav bijuši zirgā. Proti nav izcīnījuši uzvaras. Tātad mēs skatāmies šo post-Schumachera ēru, tātad sākam no 96. gada, tas ir šajā ērā visi tie piloti, kas ir aizgājuši no Ferrari, pēc tam karjeru gājis tikai un vienīgi uz leju, no kalna uz leju. Sākam uzskaitīt. Edijs Irvains, Rubens Barrichello, Mihails Šumahers pats, Felipe Massa, Fernando Alonso, Kimi Raikonens, Sebastians Vettels. Viņi visi pēc Ferrari ērā kopā ir aizvadījuši 554 Grand Prix sacīkstes. Visi šie piloti pēc Ferrari karjeras kopā 554 Grand Prix sacīkstes. Uz viņiem visiem ir 2 uzvaras. Tās izcīnīja Rubens Barrichello tajā trakajā sezonā Brown GP 2009. gadā tas bija.
Tas ir arī viss. Protams, Raikonens divreiz aizgāja, ja mēs to Raikonenu no pirmo aiziešanu skaitām, tur viņam arī bija 2 uzvaras Lotus un pēc tam vēl viena Ferrari, bet tā īsta aiziešana no Ferrari jau viņam bija tā pēdējā, ka atcerieties, viņš startēja vēl Alfa Romeo jau Zaubera komandā, un tur arī, protams, viss bija slikti. Tā kā tā statistika ir diezgan traka, tā statistika nemelo, un tā kā Karlosam Saincam es te gan arī droši tuvākajā laikā nebūs iespēja pacīnīties par uzvarām Viljams, un visu cieņu Viljams un visu cieņu Karlosam Saincam, viņš uzņēmies tādu darbu un cels to komandu augšā, un es ceru, ka tas arī sanāks, bet skaidrs, ka tā celšanas process būs diezgan ilgs un smags, un tuvākajos pāris gados tur cīņa par uzvarām visdrīzāk nebūs. Līdz ar to jāizmanto šie pēdējie posmi, lai paņemtu vēl pēdējās iespējas arī pacīnīties par uzvarām un godu piedestāliem. Un kamēr es visu šo stāstu, man ienāca prātā vēl viena doma, vai nav tā, ka tomēr laiks pilotam, atrodoties Ferrari komandā, viņus krietni vairāk iznerro nekā citas komandas, kad aizejot no Ferrari, tu esi tā kā vairāk kā izdirsti jāņoga nekā no citām komandām aizejot, jo tas spiediens tā Itālijā, tas, ko prasa no tevis kā no Ferrari pilota, tā atbildība ikdienā esot Ferrari pilotam ir krietni lielākā citur, un nevar par zemu novērtēt psiholoģisko spiedienu. Mēs to neredzam, tā nav redzama lieta, tā nav izmērāma lieta. Es šo starp citu tagad man nākamā tēma šajā F1 enciklopēdijā, ko mēs gatavojam, tātad tagad pilotu lielais bloks, un pirmās 2 tēmas jau mums ir izietas Patreon, tagad būs arī tieši psiholoģijas tēma, tā kā es sāku vākt materiālus, tur materiāli ļoti daudz, jāpaspēj vēl vienu grāmatu pabeigt šajā sakarā, es gari vakari, lai to izdarītu, un es ceru, ka tuvākajā laikā arī parādīsies tas skelets pamata sadaļas skelets parādīsies arī Patreon lapā, kur varēsiet tad komentēt, un tad jau pēc tam uz tā skeleta kauliem saliksim arī gaļu virsū un uztaisīsim kārtīgu analīzi par to, ko nozīmē pilota psiholoģija. Tas viss iekšā Patreon. Paldies arī tiem, kas tur raksta komentārus, bet atgādinu vēlreiz, ja jūs rakstat komentāru, tieši tur jau ir arī atruna, tad jūs piekrītat, ka šis komentārs var tikt izmantots arī drukātā veidā pēc tam. Ja nu kas nav obligāti varbūt, bet ja nu kas, tad dodat tādu piekrišanu. Bet atpakaļ pie Sainz. Par Sainz patiesībā es būšu jau pabeidzu šo tēmu. Kā es teicu, tad ļoti interesanti būs tuvākajā laikā pasekot līdzi. Vēl par Viljams tāda noslēguma doma, ka skaidrs, ka Sainza klātbūtne Viljams komandā būs ļoti liels iegums. Tas uzreiz ir iegums sponsoriem, jo es jau stāstīju par to, ka Aston Martin strādā sponsoriem, kāds ir tas piedāvājums, uz kā viņi balsta to piedāvājumu, meklējot sponsors, tad pilnīgi noteikti šādas izmaiņas pilotu sastāvā un tāda augsta līmeņa pilotu iegūšana, kā Karlos Sainz momentā nokļūst šajā piedāvājumā, un skaidrs, ka tas piesaista sponsors, un tas patīk arī Dorilton, kas ir Viljams komandas īpašnieku, un man savukārt ļoti patīk, kā Dorilton strādā, vai patiesībā kā neiejaucas tajā visā, un tas ir ļoti svarīgi, jo, ko lielās pat autoražotāju kompānijas neko nesaprot no Formula 1, ko nu vēl investori saprot no Formula 1, viņi atrod pareizo cilvēku, kas ir James Vowles, ieliek tajā lomā, tajā amatā un iedod viņam brīvu vaļu strādāt un nejaucas tajā visā un iedod arī vēl bezlimita kredītkarti. Tā kā tā ir komanda īpašniekiem jāstrādā, principā nedrīkst jaukties iekšā tajā, ja tu tava lieta nav, pamatlieta nav Formula 1 bijusi un nav tev milzīga pieredze tajā, jo skaidrs, ka tā īpatnība Formula 1 ir ļoti izteikti. Man tas nākas, ļoti bieži ikdienā, jo vairāk es redzu Formula 1 klātienē, jo vairāk es iepazīstu Formula 1, kā strādā komandas, cik tur ir ļoti detalizēta pieeja
un virzība uz rezultātu, uz efektivitāti un rezultātu tūlīt un rezultātu tagad, jo rezultāts ir rīt vajadzīgs. Tu mācies ne tikai no savām kļūdām, tu mācies no konkurentu kļūdām, tad mēs paskatāmies uz daudz muļķībām, kas mums ir ārprāts valstī, es nesaprotu tiešām, man grūti uz to visu skatīties, ir cik daudz piemēri ir, kur mēs esam tā kā, es negribu godīgi sakot iet tajā iekšā politikā, bet man tie kontrasti ir fantastiski, ka netiek vispār nemācās ne no savām, ne no svešām kļūdām, un pēkšņi mēs esam kaut kur absolūti pārsteigti par kaut kādiem notikumiem, mums iet karš jau tepat blakus divus gadus, un mēs esam pārsteigti, ka mums drons ielido, mēs nezinām neviens, ko nu darīsim, kā nu darīsim, kas bija jādara, nevarēja tak būt, nekas tam līdzīgs nevarēja notikt pie mums, un, tas ir traki, daudz citas lietas, arī tādas ikdienas maziņas lietas. Un, kā es teicu, ja jūs sekojat Formulē 1 un iedziļināties to, kā strādā Formulē 1 komandas, es domāju, ka tādas lietas jums arī aizvien vairāk un vairāk būs pamanāms, un jūs pamanīsiet vairāk, jo tas kontrasts ir milzīgs. Labi, tagad gan pavisam ātri pie jautājumiem noslēgumā, jo faktiski stundu būšu norunājis. Ginta jautājums atbildēja sākumā, man te vēl pāris jautājumi pierakstīti, bija Twitterī uzdoti. Un es vienu arī no Patreon paņēmu jautājumu, un viens bija attiecīgi YouTube tiešraidē uzdots jautājums. Ar to es arī sākšu. Krototips. Ļoti, tātad nevis prototips ar P, bet ar K, krototips. Ļoti interesants vārds izvēlēts. Prasa tā, labrīt, tas bija, starpcīt, tiešraidē, YouTube tiešraidē, ka mēs ar Robertu runājām pēdējā posmā, Singapūras posmā F1 LV podkāstā, tā kā tas ir jau kādu brīdi atpakaļ, bet jautājums interesants, tāpēc arī nolēmu pievienot to šeit. Jautājums sekojuši, labrīt, vai zinājāt, ka ir 105 dienas kopš pēdējās drošības mašīnas izbraukšanas trasē? Kāpēc tā? Turpat YouTube tiešraidē uzreiz nākamais atbildēja, tāpēc, ka nav Logans Sāržants, un daļai taisnība pilnīgi noteikti ir, bet tā ir tāda kopējā tendence, kāpēc nav drošības mašīna. Viena no lietām pilnīgi noteikti ir tā, ka mums ir ārkārtīgi augsta līmeņa piloti. To es varu likt roku sirds un teikt, ka ļoti, protams, bieži ir grūti atkal to izmērīt, kā jau vienmēr, bet iepriekšējos gados, un šeit es nerunāju par gadu atpakaļ 2, tādā periodā skatoties pat krietni tālākā, 20 gadus apkaļ, pat 30 gadus apkaļ, visā šajā periodā, tas vidējais līmenis pilotiem ir bijis zemāks. Tam ir gan subjektīvas lietas, gan objektīvas lietas par iemeslu. Un es neiešu tik dziļi vēsturē, jo man nav vairs laika tam pievērsties tik ļoti, bet attiecībā par jaunākām lietām ir jāsaprot tas, ka šobrīd pirmkārt komandām vairs nav finansiāli nepieciešams nolikt maksas pilotus, kas varētu būt līmenī zemāki. Bet otrkārt, un manuprāt pats galvenais, jebkurš pilots, kas ienāk Formulā 1, šobrīd ir ļoti, ļoti labi sagatavots. Sāržants varētu būt viens no pēdējiem, kas varbūt nebija tik labi sagatavots, mēs redzam arī Kolapinto, ir labi sagatavots, skaidrs, ka jaunie vienmēr ir risks. Viņš ir labi sagatavots gan Formula 2 čempionātā, gan sēžot un braucot piekdienas treniņos, gan visvairāk jau, protams, simulācijās. Tā braukšanas prasme viņam ir, kas viņam nav pieredzes. Šeit, protams, neliela sagadīšanās, ka tā pašā Singapūrā nebija tā drošības mašīna, bet, kā jūs teicat, tā tendence tomēr ir cauri jūtama, ka tie piloti ir augsta līmeņa piloti un piloti ir ārkārtīgi labi sagatavoti. Šajā ziņā, protams, vēl labāk, ja viņiem būtu testi, realistiski iespēja, bet ļoti daudziem ir arī testi iespējami. Tas pats Kimi Antonelli neskaitāms tests ir pavadījis ar Formula 1 mašīnu, ar 2 gadus vecām mašīnām. Tās 2 gadus vecas mašīnas šobrīd jau ir atbilstošas šai ērai. Tā kā tajā ziņā viss kārtībā. Jautājums Kalvis Dea prasa, tas bija jautājums Twitterī, un viņš prasa sekojoši. Man tev jautājums, cik bieži mainās F1 ēras? Nesen jau sākās jauna ēra 2022. gadā, un tagad jau atkal jauna. Kas to nosaka? Kad sāksies jaunā ēra un uz ko katrā jaunajā ērā tiek balstīts izmaiņas? Ļoti labs jautājums, izcils jautājums. Es nebiju par to aizdomājos, ka tas varētu arī kutināt cilvēku prātus, bet paldies Kalvim par jautājumu.
tad tā vēsturiski šeit ir pilnīgi skaidrs, ka tie iemesli tām jaunajām ērām ir dažādi. Ja mēs tā gribam smuki teikt, tad tā jaunā ēra tiek diktēta no tehnoloģiskā progresa, no autoražotāja progresa, no tā, ka mums dzinēji jauna ēra nepieciešama, dzinēji attīstība notiek, mēs skatāmies kāds tālāk jaunas tehnoloģijas, jaunas degvielas, un daļai tā ir taisnība, pilnīgi noteikti. Tas tā arī strādā. Tur cepunos tā ir tā smukā lieta, labā lieta, un to arī Formula 1 mēģina reklamēt, kā viņi ir pionieri tehnoloģiskā attīstībā, un kā es teicu, daļai taisnība tam visam ir. Bet tāpat laikā ir šīs ēras no sevišķi iepriekšējos gados, vēl Ben Ecclestona laikā, diemžēl tika diktētas arī no tā, kāda ir situācija Formulā 1, kāda ir politiskā situācija Formulā 1 un kāda ir konkurētspējas situācija Formulā 1. Proti, ja viena komanda absolūti dominē, tad tika izdomātas kaut kādas tehniskās izmaiņas, kas to komandu ierobežot vai nedaudz tā kā norestartētu visu pasākumu. Un attiecīgi pārējās komandas varētu viņus noķert. Šobrīd tas nav vairs pilnīgi noteikti tik izteikti. Šobrīd vairāk tas ir no FIA puses tiek likta sava tehniskās attīstības virziens klāt, kas ir tendēts pirmkārt uz drošību. Vienmēr kaut kādas izmaiņas mums tagad nāk. Tās, protams, nav tādas milzīgas, bet, ja ātrumi pieaug strauji līkumos, tad FIA tendēt ir iejaukties. Bet šeit vairāk uz to tika uzlikts uzsvars jau gadus, jau 10, pat vairāk atpakaļ, tika izveidota tāda tehniskā grupa, kā apdzīšanas, uzlabošanas, latviski neskan nekādīgi tur grupa, kas strādāja un meklēja tehniskos veidus tieši mašīnai, tad nav runa par trasēm, trases ir otrs efekts, bet tieši mašīnām, kā jātīstās tehniski mašīnām, lai uzlabotu cīņu, uzlabotu apdzīšanu. Un tad šie noteikumi, kur mēs tagad esam, ir tas pirmais lielais solis tajā virzienā, un attiecīgi 26. gadā mums būs tas otrais solis tajā virzienā ar visām šīm izmaiņām, ar kustīgajām ainiskajām detaļām un tā tālāk. Un tātad tos mēs sakombinējam kopā, lai nav tā, ka tur, teiksim, vien gadu mainās dzinēji, otru gadu mainās šasī, tad tas šobrīd ir tas motivators, un tad līdz tiek paņemts kaut kādas drošības lietas, kas mums ir bijuši ar Halo un vispārējo, un tā mums izveidojas tā nākamā tehniskā ēra. Un es nezinu, vai Kalvim tas jautājums bija tajā sakarā, bet es pieļauju, ka tajā, ka īsti jau mums tās izmaiņas no sportiskā viedokļa nav vajadzīgas. Tas, ko mēs esam ieguvuši šobrīd, vismaz tā konkurētspēja starp komandām ir tik unikāli, fantastiski garšīga, ka mēs to ņemsim un absolūti izrausim no čempionāta un mēs restartēsim to vēlreiz, un kā tās kārtis tad sakritīs, atkal nav zināms, vai kāda komanda gūs, pēkšņi varbūt tāpat McLarenis izstāstīja šī podkāsta sākumā par viņa ainisko tuneli, un pēkšņi McLaren un Aston Martin tagad izvelk to lielo lozi. Ja divas komandas izvelk, tā jau vēl ir ok, tur savā starpā ir cīņa, bet ja viena komanda izvelk, vienīgais mierinājums laikam McLaren komandā 2 līdzvērtīgi piloti. Tur varētu kaut kāda mums savulaik McLaren 80. gada beigas, Senas un Prosta šī cīņa uz nažiem atgriezties. Tā kā, jā, bet, kā es teicu, šobrīd viss ir skaisti Formulā 1, bet mums būs kārtējais restarts. Un pēdējais jautājums, tas bija Stīls jau savukārt no Patreon grupas. Tur jautājums bija ļoti garš, bet tas bija pie iepriekšējā podkāsta, ko mēs ar Robertu ierunājam par Alpīnu, kur mēs aizrunājamies līdz tam, kā vispār cilvēki izvēlās sev mašīnas, kādas markas pirkt, vai tur ietekmē kaut ko Formula 1 čempionāts vai nē. Tur Stīls arī uzrakstīja par savu pieredzi, starp citu, šo arī jūs varat iekomentēt, man nedaudz vairāk varbūt tie dati vajadzīgi, nepieciešami, lai izprastu, kā tad ir tā situācija, jo man personīgi laikam tas līdz galam neietekmē tieši mašīnas pirkšanas ziņā, bet es neteiktu, ka es neskatos uz tām kompānijām vairāk, kuras ir Formulā 1. Tas kaut kādā ziņā tomēr nosēžās atmiņā tādās ikdienas lietās, un pirmais, kas man nāk, ir pa kafiju. Segafredo un Lavazza savulaik
bija Formula 1, bija ļoti pamanām Formula 1, un ja man ir priekšā vienādas kafijas, tā bija, ka es paņēmu to lavats, un tā lavats man tagad iegājusies tik ļoti bija, ka jā, es arī turpināju viņu pirkt. Bet tas iemesls, kāpēc viņi paņēma, ka viņi bija Formula 1, un es paņēmu un teicu sev, jā, šī kafija Formula 1, tāpēc tagad mēs dzersim šo kafiju. Tā kā jāuzrakstiet, vai jūs arī tā izvēlaties, bet jautājums no Stīla bija sekojošs. Kur ir problēma, ka ir aizvien mazāk un mazāk dzinēju ražotāji, ka beigās nesanāk, ka daudz ražotāju reducējas līdz vienam piegādātājam un viss. Formula 1 turpmāk noteiks aero un braucēju talants. Jautājums tajā sakarā, protams, bija, ka mums Alpīna aiziet ar savu dzinēju ražošanas programmu, un mēs jau to daudz un sīk izrunājam, bet tajā es vairs neiešu iekšā, tā kā, ja neesat dzirdējuši, noklausieties to iepriekšējo podcastu, ko tas nozīmē Formulai 1, ko tas nozīmē Alpīna un visiem pārējiem. Bet šeit es nepiekrītu, ka tur nav problēma. Manuprāt, tur būtu problēma, jo monodzinēja ražotājs, tā tad padarītu šo lietu standartizētu krietni vairāk un mums noņemtu vienu milzīgu lielu tēmu un intrigu nost tajā visā. Mums jau nav riepu kara vairāk Formula 1 čempionātā, un es saprotu, kāpēc nav, un neatgriezīsies, par to nav runa. Ja, protams, tas tika kontrolēts arī kaut kādu budžeta griestos, kāpēc to nevarētu darīt. Starp citu, ja var komandas kontrolēt budžeta griestos, tad kāpēc arī ražotājs nevar kontrolēt? Un tur būtu interesanti, ko par vienu un to pašu naudiņu viens ražotājs var izdarīt un otrs ražotājs, bet tas varētu arī radīt tādas, divas klases, ja pēkšņi viens ražotājs riepražotājs atrod labāks veidus ceļus, un kamēr otrs noķer, jo, tomēr riepas milzīgu lomu spēlē tur, tā kā tajā ziņā viņu uzreiz radītu krasu atšķirības starp konkurētspēju. Bet ar dzinēju ražotāju tā ir tā lieta, kas tomēr iedod Formula 1 čempionātam vēl papildus gruntīgumu. Tehnoloģiskā attīstība, tas, kur šobrīd tomēr ir visa pasaules attīstība ar autobūvi, ražošanu, un Formula 1 šajā ziņā ir milzīgas naudas apgrozās, un šeit tā laboratorija strādā vislabāk. Sports vispār ļoti bieži ir kā autosporta laboratorija, bet Formulā 1 strādā vislabāk, tāpēc, ka pirmkārt, protams, liels mārketings un kompānijas labprāt nāk iekšā un to iztērēto naudu var atgūt, un otrkārt, ka nauda tāpat jau šeit milzīgi grozās, jo vairāk mūsdienās, ka šeit var to ķīmisko laboratoriju izveidot, uztaisīt, iegrūst tajā milzīgas naudas un tās naudas dabūt atpakaļ. Tātad tas nav pavelti izgrūsta pētījuma nauda, kā tālāk strādās mums tas vai iekšdedzes dzinējs vai kādas citas reģenerācijas sistēmas vai vienalga kas cits tehnoloģijas, kurā mēs iesim, tad šeit tā laboratorija atmaksāsies. Ja ražotājs to gribēs darīt viens pats kaut kur pagrabā noslēpies, tas prasīs milzīgas naudas, milzīgas līdzekļus un nekad nebūs tik efektīgi, jo šeit vēl to visu dzen uz priekšu arī konkurētspēja, arī sports. Tātad nevis tu skaties tikai uz saviem cipariņiem un rezultātiem, ko tajā laboratorijā es iegūstu, bet šeit tu to salīdzini ar citu dzinēju ražotāju, vai viņam ir labāk sanācis, un to tu salīdzini katru sestdienu un svētdienu. Un, manuprāt, tas ir tas virziens, kurā ir jāiet, ir jābūt dažādiem. Šeit ir Formula 1, šeit nav mono čempionāts. Ir daudzi čempionāti, kuriem jābūt mono, kur jāņem nost viss liekais, kas ir, ko vien var noņemt, lai pēc iespējas lētāks tas būtu, kur attīst tos pilotus, kur tie piloti iet cauri un lai pēc iespējas mazāk viņiem jāmaksā, bet ne Formulā 1 un vēl jau vairāk ne šobrīd, kad tā finansiālā puse ir veselīgi sakārtota un strādā, nevis tā, ka mums mirst komandas tur tai pakaļ galā un pakrīt graujmalā un paliek, un mēs aizējam tālāk, atstājam tur skeletiņus. Labi, paldies! Paldies, ka noklausījies līdz galam, kā es vienmēr saku. Šis bija podcasts Restarts, un tagad izbaudam pēdējo pauzi līdz nākamajam Grand Prix posmam. Tad jau tiksimies atkal nākamajos podkastos iekš Patreon, kas mums būs, un, protams, arī pēc posma F1 LV podkastā. Atā!